Ir vakars, un tik skaisti jau sākušas maija beigās ziedēt lupīnas kopā ar peonijām. Pļavas, puķes, bet cik skaista piesātināta krāsa. Peonijas, skaistais korals. Bet paskatieties, cik smuki arī kāti izskatās ūdenī. Protams, šis skaistums nav iedomājams bez porcelāna. Un šeit būs runa vairāk un stāsti par terīnēm. Katrai saimniecei ir jābūt mājās terīnei. Šodien runāsim daudz par terīnēm, viņu pielietojumu un, protams, apskatīsim, kādas ir terīnes mūsu kolekcijā. Šī nav Rīgas porcelāna rūpnīcas terīna, bet vienalga tā ir ļoti skaista. Un šeit tiek attēlots mūsu pļavas āboliņš. Ar zelta maliņu. Ļoti skaista. Un var apskatīties, jā, redziet. Šeit ir ļoti jauki tādā karstumā ieliet augsto zupu. Lūk, terīnei ir tāds zīmogs. Ir jāpaskatās vai Krievu, vai Baltkrievu, vai Ukraiņu ražojums. Un tā gribas jums šo skaistumu parādīt no tālienes. Daļās lupīnas, daļās peonijas. Šī ir senatnīga šķirne, un šī jau ir jaunā selekcionāru. Daļās lupīnas jau citā vāzē un ar citu terīni. Šī terīne ir Rīgas porcelāna rūpnīcās, lūk ar tādu dekoru un ļoti sena, diemžēl bez vāciņa. Un šeit ir aprakstīts terīnas dāvināšanas gads un kas to ir dāvinājis. Kad dāvināja kāzās traukos, toreiz bija tāda bagātība, jo Rīgas porcelāna rūpnīcas trauki bija tikai dabūjami vai sarunājami pašā rūpnīcā. Vēl jo labāk, ja ir bijis kaut kāds paziņa, kas tur strādājis. Skaisti, vai ne? Mais, lupīnas un terīnes, ko var garšīgi ielikt, sagatavot zupiņu. Un šo brīnišķīgo terīni man arī ir jāparāda jums, jo tā ir ļoti sena. Visdrīzāk tā ir Kuznecova fabrikas ražojums. Paskatieties, kas par dekolu, kas par rokas gleznojumu. Kāds bagātīgs rokturis. Arī tur lejā ir zīmējums.
Skaistule. Diemžēl tā ir cietusi. Lejā nav zīmoga, bet ir kaut kādi cīpari. Ja jau runājam par senatnīgajām terīnēm, arī šī ir ļoti senatnīga terīne. Meisona ziedi, un tā tika ražota porcelāna fajansa fabrikā Rīga, domāju, kaut kur 50. 60. gadi. Šī ir saglabājusies ļoti labā stāvoklī. Skaistule, skaistule. Protams, senatnīgais zīmogs. Nu un vakara saulīte parāda šīs daļās puķītes zeltījumu. Un šī daļā terīne ar pļavas ziediem, ar rudzu puķiem, margrietiņām, rudzu vārpām. Ir ļoti interesanta, un šī tik tiešām ir bieži redzēts dekols, un, protams, saimniecēm bija bieži lietota šāda tipa terīnis. Zinu, ka arī uz vienām kāzām tika saņemta tāda pusdienu servīze. Un tik tiešām toreiz bija vairāk skats uz dekoliem. Kurš tad smukāks, kurš tad spilgtāks. Bet tagad tā kā nav rūpnīcas, liekas, katrs dekols ir mīļš un tūs sev. Šī bagātīgā terīne ar rudzu puķiem ir daudz zelta, un tā ir māra. Arī ļoti skaists dekols, un pašlaik šo dekolu ļoti pieprasa saimnieces, cik tas ir vasarīgi uzlikt tādu pusdienu servīzi uz galda. Un šāda terīne vilnis arī ar zeltu un lūk ar tādām puķiem ir atstāta vāciņā vieta lielai garotei un arī interesanti dekoli. Ir tādas pusdienu servīzes, kas jau aizgāja pie citām saimniecēm. Noteikti pielikšu video, lai varētu ieskatīties terīnu dekolos. Un vēl viena terīnīte lūk ar tādām rozītēm smalkām. Pusdienu servīze vilnis. Šī ir tāda diezgan reta servīze, jo viņai
ir dekols ar silpurenēm. Interesanti, ka tāda pusdienu servīze ir jau ilgu laiku saglabājusies. Nav lietota, zelts ir vietā. Zilie zīmogi. Tik tiešām pavasarīga servīze. Un šī servīze jau brauks pie jaunās saimnieces. Un nobeigumā pati bagātīgā servīze. Zelta rozes terīne ir kafijas tējas servīze un pusdienu servīze. Šādas servīzes bija atnākušas uz mūsu kolekciju 2 pusdienu komplekti. Un 1 pusdienu komplekts aizgāja pie kolekcionāriem uz Lietuvu. Rīgas porcelānu mīl ne tikai Latvijā, jo šeit bija ražošana, bet arī Lietuvā un Igaunijā. Ar terīnēm, kas ir mūsu kolekcijā, šodien un pagaidām ir viss. Kas to lai zin, varbūt nāks klāt vēl citas terīnas, tad jau atkal noteikti parādīšu jums šo Rīgas porcelāna rūpnīcas skaistumu.